Šeit mēs izvēlēsimies džerkiņu, uz kuru, kā pašiem jaunajam makšķerniekam liekas, ķersies. Re, kur augšā lūdzu, no šīs te rindas izvēlies vienu. Kura krāsa tev patīk, ar to arī sāksim ķert. Kurš? Es domāju, ka jāizvēlās ir kaut kas spēnīgs. Kameleoniņš. Šito ņems? Jā. Tā kuro? Paliec pie šitā, ja? Jā. Vai nu šito, vai nu zaļo. Nu tā vai tev viens jāņem? Viņš savējo sēd? Iespējams. Nu, ātrāk, tavai, ātri pieņem lēmumu. Čik un laižam. Nu, lai ir zaļs vācīts. Sapratu. Nu, kuro parāda? Šito? Pagriez. Skaidrs, labi. Redzēsim, kā tev iet. Norlūk, tad, kad tu paņem makšķerīt rokā, ap pirkstu pieliec šeit aukliņu, attaisi lociņu vaļā un notēmē, uz kuru pusi tu gribi. Un tā doma ir tāda, ka šis te wobleris, viņš kā lidot, tajā brīdī, kad tu, kā viņš te vietā, tādā brīdī ar laid pirkstu vaļā, re? Aizlidoja. Tagad tu aiztaisi šito ciet un sāc viņu vilkt. Vilkt, uzsit pa viņu, uzsit. Tā doma ir. Tā, labdien! Šodien esam ieradušies ar makšķernieku, jauno makšķernieku, kas mūžam nav turējis makšķeru rokās. Nu, lai viņu laistu laivā un viņš sāktu to darīt, viņam vajag vispirms nelielu treniņu uztaisīt no krasta. Šādi izskatās mūsu treniņu vieta. Šādi izskatās krasts apmēram. Te mums. Lūk, nu paprovēsim, kas notiek krastā. Un tad skatīsimies tālāk. Lūdzu, mums makšķere. Mazliet jau es tev pastāstīju, kas jādara. Sāc. Tagad, jā, atvelc to. Tais vaļā šito un liec aiz muguras. Un tajā brīdī, kad tas metiens notiek, to pirkstu laid vaļā un tad tev aizlidos tas māneklis. Nu, tur nē. Vēl tagad to stīpiņā. Ui. Ļoti labi jau. Ļoti labi. O. Ir izgājuši, eksāmens pieņemts. Laižam iekšā. Tad filmēsim, skatīsimies, kas tur tālāk no tā viss sanāks. Nu tā. Esam ieradušies. Lūdzu tev instrumenti. Un sākam. Lūdzu met iekšā pirmais metiens. Atkabini rekur. Nu jā. Atkabini nost. Viss kā treniņos, to palaid uz priekšu. Stājies, kailies kājās. Pietina augstāk. Pietina augstāk. Lūdzu, pirkstiņu, slociņu. Viss, aiziet. Man vēl līdzsvars jau. Tas ir pats pa sevi. Mālacis, ļoti labi. Viss, tais lociņu ciet, ātrāk dari un pirkstus pārliec uz priekšu. Lūdzu, sanāca? Jā. Reku vēl vienu pieķerēju. Man tāds mazāk. Tā, ka nejūt. Kā šitās te ūdens zālīs. Paskatīs, kā skaistulīt, slaida.
Nu, cik tev jau ir dzīvtiņas? Divas. Milzīgas. Nē, viena tāda nebija liela un otra bija mazāka. Nu, bet tas priekš iesācēja ļoti labi, lai man nav jācīnās. Nu, ne jau tā. Jā. Nu, ne jau tur. Kas tev tur ir? Kaut kas pieķērās. Jā? Kaut kas bidoviņkīs. Liels kaut kas. O, kā daudz. Tagad pacel makšķerīt kātiņu uz augšu. Labi. Cik tālu? Mūku prom. Nē, mierīgi. Kā tu teici, pirkstiņiem jābūt vietā, kad kaut kas pieķerās. Tā kaut kā ir, jā. Cel augšā makšķerīt. Viņi rauj uz leju. Jā, cel augšā. Nu, tagad tuvāk. Viņi netin tuvāk. Pastīsimies, kas tur ir ūdenī. O, šitā smuka jau ir. Viņi rauj uz zīle. O, paskaties, kas pa kukaiņu. Gribu iet prom. Aiz muguras ir vesela diena, pavadīta uz ūdens, bija treniņi, pēc tam bija laiva. Tev kopā ir noķerts cik zivtiņas? 3. Jā, nu pastāst, kāds ir iespējas, kā tev patika, visu, ko mēs te darām. Forši aizrauj, nejūti laiku. Saprotu, ka pēc Džeki brauc uz šejieni, aizmirstās par visu. Jo šeit ir cope. Nu neko, ir foršas emocijas. Šodien es tikus pie citas makšķerītes, tā kā man labi sanāca. Esmu pie bišķi smalkākas artilērijas tikus. Nu neko, cenšos. Nu, skatīsimies, ko šodien rādīs. Nu, tā ir kāds liels monstriņš. Man kaut kas pieķērās. Ir zivtiņa? Jā, tā nav zāle. Tā, šoreiz nav zāle. Nu, skrūlē. Kā tev šķiet, kas tur ir galā? Līdaka, kas tas ir? Tā bišķi pavilk, bet tagad tāda mierīga. Mīl. Ar visām zālēm. Tur, Mazulīt. Mazulīs. Mazulīt. Oi, atkal pieķēra. Ir kaut kas? Ir, jā. Lielāks? Nu, jā, izklausās lielāks. Pasarīts lielāks. Jūkas, kas skastulīt? Jā, atvērt pauklu, lai to viņi var izņemt ārā. Vēl, un cel viņu augšā pie sevis. Cel iekšā. Auglu palaid vēl. Tas ir atcerīts. Es saprotu, tu esi pārgājis uz asaru copi, ja? Nu jā, Sanāca? spējīgi skolēt. Jā. Kurš tev tas būs otrais asarīts tagad, ja? Labi, ierulē viņš šur. Jā, bet šis ir ar speciālām makšķerītes. Jā, cita makšķerīte tev te ir. Nu, kādas emocijas pastāsti? Līvina, stiprāk vēl nekā līdaka. Jā, labi. Cel augšu. Smukulīti. Šitādi mums te nāk ārā. Priecīgs? Jā. Nu, labrīt, šodien ar makšķernieku studentu esam uzsākuši 3. dienu. Tad varbūt padalies savos iespaidos par vakardienu, kā tev gāja, kas patika, kas nepatika. Nu, vakar rīts bija ļoti kluss. Slīpēju savu metienu, vēl tā līdz galam nesenāk.
mierīgo bija. Nu, pēcpusdienā bija šī labāk bija. Pieķērās viena līdaciņa. Un pēc tam uzreiz vēl viena. Bet izrādās, ka tas bija asarīts. Tas tāds džiparīgs bija. Un tad skolotājs nolēma, kad jāpamācās asarīšu ķert. Bišķiņ savādāk bija teorija un praktika. Un tad 3 asarīšu noķēra. Bija forši. Un tie tādi dancīgāki, tādi lustīgāki. Līdaciņas tāds mierīgāks. Es domāju, man tur baigā līdeka. Tas ir tāds asarīts. Nu, salīdzinoši tāds smuks bija. Bet nu tā, forši. Nu nav tā, ka visu laiku vajag ķerās. Nu, studentiem jau laikam tā ir. Kas tev tur ir, es neuzsaprostu? Kāds monstriņš pieķērās, šodien pirmais. Nu, liela, netin tik tuvu. Tagad cel augstāk kātu, lai tu vari dabūt man viņu ķeseli. Stiep šurp. Lēnām netin, vairāk ar spolīti netin vairāk. Man viņus nofiksēt? Ne, cel stumu uz manīm, uz velc uz manīm. Velc to zivtiņu uz manīm. Jū! Tā neko sev. Kā iztulīt? Priecīga. Mālots. Jā, bija jau nošļukusi, ka man neķerās. Un pasties, kas pa kukaini. Iedeva man kaut kādu relaksiņu un saka, ķer. Un man neķerās. Viņam ķerās, man nē. Nu, es saku, nemāk iemest. Sanāca. Nu, tagad var atkal ķeksēt. Ja? Nu, mālots. Labrīt. Šodien ceturtdiena. 3 dienas aiz muguras. Šodien saules spīd. Beidzot es ieraudzīju, ka šeit var arī būt sunshines. Neko. Vakar gāja labi. Noķēra vienu lielu zivi. Ļoti lielu priekš manīm. Kāda 86 centimetri. Rītīgi līdaciņa. Līdaktētis bija. Otrā izmuka. Šodien brauksim meklēt viņu. Varbūt, ka sanāks. Saka, ka šito makšķeri labi ķerās. Bet kas man izbrīna visvairāk, ka pie katras makšķeres. Šāda somiņa ar pričendāliem. Nu, tas ir grūtāk nekā dāmām. Kosmētika, teiksim, smaga, diezgan arī kilogrami 4. Kur ir? Opa! Šodien domā, redz, kā tehniku visu laiku, visu dienu. Beidzot, kaut kas pieķērās. Kas bija panākuma atslēga šeit te zivī? Tehnikas treniņš uz dienu. 2 spolītes, 2 ātrāk, 1 lēnāk. 2 ātrāk, 1 lēnāk. Es domāju, nu kad tad tas vainagos izskatās? Nu, pastāsti, kā tev vakardien, kā gāja, kādi šodien plāni? Labrīt. Saule spīd, otrā diena pēc kārtas. Vakar bija cerīgi, saulītes spīdēja, bet Sofītes nebija. Tā pusdiena braukājām, meklējām un tā. Līdaciņa atnāk līdz laivai, paspēlējās un aiziet. Un tā skaisti bija. Emocionāli mirkļi, bet uz mānekļa neviena neķērās. Nu, un pašā vakarā, kad jau tuvāk pie mājām atradām vietiņu, tad sāka ķerties. Tad kopā 6 līdaciņas noķērām. Tā diena emocionāli, bet bišķi nošļuka oma, bet nu nekas.
Šodien saule spīd, varbūt būs iesilis kaut kas vairāk. Cerēsim, ka šodien būs labāk. Pēdējā dieniņa. Jāizspiež visu, ko izspiest, kā saka. Kas mums tur notiek, pastāst? Rekā mums šodien. Aizstūs. Rekā mums šobrīd iet. Abiem vienlaicīgi. Mūsu ceļojums iet uz beigām, atvaļinājums ir beidzies. Gribētos dzirdēt, kā tad īsti studentam patika. Students bija pirmo reizi ar makšķeru rokās, lai mazliet izstāst savas emocijas. Atvaļinājums fantastisks. Viss labs kādreiz beidzās. Neko, mācīsimies tālāk, studēsim šo mākslu. Cerams, ka būs vēl citi atvaļinājumi priekšā. Gribētu braukt vēlreiz? Jā, brauksim. Pirmās reizes, es domāju, pietiekoši, emociju daudz, zivis skaistas, daba fantastiska, atvaļinājums pagāja, atgriežamies atpakaļ mājās. Jā, labi. Paldies!